Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Nu, Kuldonam ir atkal jauns videoklips, un šodien mēs apskatīsim šo burvīgo jaunumu no kompānijas Razer. Un tā ir Razer Black Widow V4 Pro mehāniskā spēļu klaviatūra. Oh my god, milzīgs paldies un milzīgs shoutouts man jāiedod nevienam citam kā internetu veikalam 4Games, kur tad jūs varat iegādāties visas spēļu perifērijas, sākot ar pelītēm, klaviatūrām, monitoriem, vēl visādiem aksesuāriem, austiņām, vēl visu pārējo, viss, kas vajadzīgs kārtīgam gamerim pār vislabākajām cenām. Visi dodamies uz 4Games, iečkojam viņu internetu veikalā, ja jūs vēl neesat iepazinušies ar viņu, ja? Jo tur ir tiešām labākās lietas par labākajām cenām kārtīgam spēlmanim. Un šodien, jā, tieši arī man 4Games atsūtīja šo burvīgo klaviatūru, kur tad mēs šodien arī kopā apskatīsim, pastāstīšu par viņu kaut ko jums vairāk. Un varbūt jūs arī sev gribēsiet šādu klaviatūru uz savējā seta, un ticiet man, šī klaviatūra ir vērta katru eiro, ko viņa maksā. Sāksim tad ar to, par cik tad jūs varat iegādāties šo klaviatūru tieši pie 4Games, un tad pie 4Games viņam maksā precīzi 216 eiro. Tā ir ļoti laba cena priekš šādas klaviatūras, jo šī klaviatūra ir vienkārši makro karalis, vārda vistiešākajā nozīmē. To es parādīšu jums video turpinājumā, bet tad varbūt sāksim jau ar pašu unboxing. Es ļoti gribētu arī uztaisīt šajā videoklipā pašu unboxing, ņemam mūsu burvīgo nazīti, un tad attaisīsim viņu vaļā. Es tā kā gribētu izbaudīt tā kā full experience kopā ar jums. Griezīsim šeit, mums ir tādas divas slimlentiņas opiņā, un tad tagad jau vērsim viņu vaļā. Opiņā, kaciņā, un te nu viņi ir, dāmas un kungi. Nu jūs redzat, es viņu esmu izņēmis ārā. Kur ir vads? Nav vads, dāmas un kungi. Nav šeit vadi, jo šeit ir atsevišķi iespraužams vads. Beidzot, Razeris kaut ko tādu izdarīja, jo pārsvarā mēs visi esam pieraduši to, ka klaviatūras jau nāk ar vadiem, jau tā kā iebūvēti jau klaviatūrā. Protams, arī grāmatiņa, instrukcija par pašu visu klaviatūru, jā, bet šito mums nevajadzēs, jo es jau principā šajā videoklipā visu arī pastāstīšu. Uzlīmīts, protams, arī Razer. Rekord mums ir vadi USB-C. Kāpēc divi? Tāpēc, ka viens USB vads ir vajadzīgs, lai darbinātu klaviatūru, a otrais USB ir vajadzīgs, lai darbinātu USB pēstru, kas ir klaviatūras aizmugurē, ko es arī parādīšu. Beidzot ir atsevišķi pievienojami divi vadi. Tas ir vienkārši amazing. Un, protams, visbeidzot mums ir arī roku paliknītis. Oh my god. Paskatieties uz šo paliknīti. Tādu karbonu piesitienu, ja? Viņš ir arī magnētiski tā kā pieliekams pie paša klaviatūras, un kas vēl ir ļoti labi ir tas, ka šeit pašam paliknītim ir arī RGB apgaismojums visapkārt. Līdz ko mēs pievienosim šo paliknīti pie paša klaviatūras, mums arī šeit iemirdzēsies RGB. Oh my god! Un te nu viņi ir, dāmas un kungi! Pilnā savā izmērā, savā skaistumā. Oh my god! Wow! Paskatieties uz to layoutu, makro pogas, kur šitien ten vēl sānās, ja? Ļoti labi noderēs kādam, streamerim, tie, kas streamo, ja? Makro pogas, 5 gabals šeit sānos, ja? Un vēl 3 makro pogas šeit sāniņos, šitien ten. Vēl pie klaviatūras, tā kā sāna ir vēl 3, kopā 8 makro pogas, makro taustiņa, uz kurus te jūs varat pievienot visu, ko vien jūs vēlties. Piemēram, uz M1 tur atvarās vaļā OBS, vai pārslēdzās sīni, vai atvarās kaut kāda programma, viss tas ir customizējums Razer aplikācijā, ja, Synapsā. Te, kur aizmugurē arī mēs redzam, ka mums ir 2 porti, USB Type-C, abi 2, un tie ir domāti jāpriekš šiem vadiem. Viens, lai darbinātu pašu klaviatūru, otrs, lai pievienot šo pēstru, kas arī ir aizmugurītē. Šeit var pievienot kaut kādu jūsējo USB, wireless spēlīti vai wireless austiņas, vienalga ko, viss, kas ir darbināms ar USB, šitajā portā viss darbosies. Dizainiski vispārībā pati aizmugure, gumiņas apakšā, ja. Protams, ir arī paceļami šitie te, tās kājiņas, ja. 2 režīmos varat pacelt. Tā kā pirmais režīms tāds pavisam tāds viegls, un tad ir otrais režīms, kas būs tāds bišķiņ tāds augstāks.
es personīgi esmu fans tieši šīm lielajiem. Jā, vispār nekur neslīd, pateicoties gumīņām aizmugurē, ja. Paši kīkapi ir Double Shot ABS kīkapi, paši taustiņi. Viņiem ir tāds papildus, tāds grips, ja, nu, kas palīdzēs tur neatstāt nekādus pirkstu nospiedumus, ja. Arī, nu, pirkstiņš labāk jutīsies uz tieši šito ten Double Shot ABS kīkapi. Nu, tā tekstūriņa, kas viņam ir virsū, tāda ļoti tāda, un tāda raupja, tāds tāds smalks smilšpapīrs. Nāk ar divu veidu svičiem. Ir dzeltenie un ir zaļie. Kāda atšķirība? Zaļie ir vairāk tādi klikīgāki, vai cilvēkiem, kuriem patīk tādi klikīgāki, zina tos klikīgos svičus, ja? Nu, bet šī ir ar dzeltenajiem. Tie ir vairāk tādi lineāri, ja? Nu, jau var dzirdēt. Nu, apmēram jau jūs varat. Absolūts jaunums šajā klaviatūrā ir mums šeit augšpusītē, kreisajā augšējā stūrītī, un tas ir Command Dials, jā, tāds rullītis, kur tad jūs varat tā kā kustināt, un nospiežot šo rullīti, arī šeit mainīsies ap rullīšu tā kā krāsiņas. Jau defaultā ir, man liekas, ka 8 pat krāsiņas, jūs to visu varat tā kā personalizēt, un uz katras krāsiņas uzlikt, ko vien jūs vēlties, vai ne? Piemēram, tur palielināt weblapai tur izmēru, jā, nu internetam, jā, vai arī kaut ko tur Photoshopā piezūmot, atzūmot, ja to visu jūs varat customizot, nu tādā ziņā, nu šis ir vienkārši kaut kas, šis dials ir vienkārši amazing. Otrajā pusītē, augšpusītē mums ir mēdiepogas, arī mums ir rullītis, ja, arī kuram jūs varat, nu standartā, protams, ir skaļums uz stumbiņām, ja, vai jūs austiņās, protams, tas būs defaultā, un 4 mēdiepodziņas. Un rekur arī šis roku paliknītis, ja, reku apakšā. Pavisam vienkārši paņemās un ar magnētiņu viņš tā kā pieliek. Redziet, pat man nav jātur, viņš turās uz magnētiņiem, paskaties. Nu kopumā kā šāda buķetīte izskatās, nu vienkārši lieliski, vai ne? Pirmais, kas jāizdara, jāpaņem šis USB Type-C gals, tad mums ir jāieliek šeit aizmugurietē, kur ir tas elektrības zibentiņš. Otru galu mēs jau liekam manā pagarinātājā, ja, un skatāmies šito burvību, kas te tagad notiksies, ja. Tā, lai jūs redzat pirmo to mirdzienu, un obā! Un jau ir defaulta tāda violētais apgaismojums. Protams, arī Razer Synapse aplikācijā tad var visu customizot, kādas krāsiņas jūs vēlaties. Ir rainbow efekts, breathing efekts, statiskais un tā tālāk, ja. Arī tā, ka jūs pieskaraties uz kādu podziņu, tad, piemēram, tur viss izgaismojas. Nu, tie efekti ir ļoti daudz. Nu, tie jau, kas zin šo aplikāciju, tie jau sapratīs. Nu, lūk, kur es esmu uzlicis savu mīļāko krāsiņas efektu, un tas ir wave efekts. Nu, pasies, kā viņš izskatās, draugi, ne? Cik viņa ir eleganta. Šitāds uz jūsējā galda stāvēt. Nu, kas var būt labāks par šo, vai ne? Šai klaviatūrai ir 8000 polling rates, jā. Tas arī ir īstenībā liels cipars. 8000, jā. Nu, es nezinu, kā tas varbūt palīdzētu tikai kaut kādiem profesionāļiem ar mega krūtiem datoriem, jā, bet, nu, 8000 arī šeit ir pieejams. Pievienosim, lūk, šo burvīgo roku paliknīti, jā, kas ir, nu, vienkārši, nu, labākais paliknīts, kā jau es teicu, kāds ir vispārībā Razeram bijis. Pievienosim pie pašas klaviatūras un tad redzēsim, vai mums iedegsies apkārt RGB apgaismojums vai nē. Nu, vajadzētu jau iedegties, tāpēc skatāmies, vienojam klāt, un ko mēs redzam? Un, jā, re, kur viņš ir! Arī apgaismojums apkārt mums spīd tieši tādā pašā krāsās, kādas ir attēlotas uz klaviatūras. Ja jums būs šeit kaut kāda viena krāsiņa, tad arī šis apakšējais mirdzēs tieši tādā pašā krāsā. Nu, vai nav lieliski, draugi, paskatieties uz šo burvīgo buķeti. Es pats sev gribētu tādu klaviatūru, bet šī klaviatūra jau dosies jau pie jauna saimnieka, ja? Šātauts Šaftiem. Šaftīs būs šīs jaunās klaviatūras īpašnieks. Nu, es varu derēt to, ka, nu, Šaftiem ļoti patiksies. Nu, kopumā, nu, šis ir vienkārši gracios produkts. Jā, 216 eiro jūs ieguldat, bet, nu, šis ir ieguldījums uz vairākiem daudziem gadiem. Es pat, nu, 5 kā minimums, jā, varbūt pēc 5 gribēsies kaut ko upgradeoties. Arī tas, ko es teicu iepriekš par šo Command Dial, to, ka viņš nospiežot maina krāsiņas, tad mēs varam redzēt, rekur. Nospiež un mainās krāsiņa, nospiež mainam krāsiņa, ja? Un tad uz katras krāsiņas jūs tad varat izvēlēties savu funkciju, ko tad ar viņu mēs varēsim izdarīt. Nu, ko, draugi, tas arī palielam visu, ko es gribēju jums pastāstīt par šo burvīgo Razer Black Widow V4 Pro klaviatūru. Protams, links uz internetu veikalu 4Games ir aprakstā, dodamies uz turieni, veicam pasūtījumu un jau pēc pāris dienām jums arī šāda klaviatūra būs jūsu mājās. Varēsiet iztestēt visu to, ko viņi no sevis piedāvā, bet kopumā es
varu pateikt to, ka šis ir vienkārši burvība. Razer ir atkal radījusi kvalitatīvu produktu, kas ir nedaudz virs 200 eiro. Katras jaunās Razer klaviatūras tā arī maksā, bet tie 200 eiro ir tā vērts, tas ir viennozīmīgi. Jūs iegūsiet šādu burvīgu klaviatūru. Šitā pat nav full size, tā ir pat vairāk nekā full size klaviatūra, jo ir šie makro taustiņi sānos šitien un vēl sānos vēl 3 šitajā pusītē. Kopumā izskatās burvība, paši ABS double shot keykapiņi, vispārībā uz pirkstiņu jutīsies lieliski. Un, protams, šis burvīgais roku balstiņš, roku paliknīts, kurš ir tiešām tāds kvalitatīvs izstrādāts, tāds karbons, ja? Cik labi patīkami jūtās, vispār, kad tu pieskaries viņam. Un arī, protams, iemirdzās uzreiz, kā tu pievieno, iemirdzās apkārt arī RGB. Kopīgā buķete ir vienkārši lieliski, tāpēc, draugi, viennozīmīgi rekomendēju kārtīgam streamerim, kārtīgam gamerim, ja, video editoriem un vispārējais šī būs vienkārši labākā klaviatūra, kāda vispār var būt. Tāpēc vēlreiz milzīgs paldies man jāsaka internetveikalam 4Games, ka deva iespēju apskatīt šo klaviatūru, palietot viņu un izbaudīt visu to, ko viņi no sevis piedāvā. Tāpēc liels paldies, ka skatījāties šo videoklipu, noteikti iespējušam arī laika podziņas un tiksimies jau kādos nākošajos manos videoklipos. Un, protams, atceries Razer Black Widow V4 Pro. Tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Let's go! Ķeram iekšā, kamēr vēl ir. Un tiekamies nākošajā videoklipā. Let's go! Uhu!